AOC QHD jeb 1440p monitors ir prātīgākā izvēle, ja vajag vienkārši labu un neuzkrītošu gaming monitoru, kurš nemaz neizskatās pēc gaming monitora. Un ja es spriestu tikai pēc specifikācijām, šis te noteikti nebūtu bijis tas, ko es biju iedomājies redzēt kastē. Pa lielam, lai kā man patiktu jaunākās un labākās lietas, gluži kā lielākajai daļai cilvēku, bet nevienmēr ir jātērē astronomiskas naudas, lai iegūtu solīdu ierīci. Un man gribētos domāt, ka šo te AOC Q27G4X var uzskatīt tieši par šāda veida produktu. Caurmērā cena veikalos svārstās apmēram ap 240 līdz 270 eiro. Kā redzi, nabaks nepaliks šādu pērkot. Kas, manuprāt, arī ir galvenais, ko es vēlos šī monitora saistībā uzsvērt, ka tas nav dārgs. Principā, es teiktu, ka šāda ir tā optimālā summa, ja vēlies iegūt monitoru, kurš spētu labā līmenī kalpot faktiski jebkuram scenārijam. Pēc uzbūves kvalitātes šo varētu klasificēt kā normālu monitoru. Tas ir relatīvi viegls, jo nav tā blīvākā plasmasa tam iekšā. Tam ir plakana, nevis ierasti AOC tur spieķa veidu kāja, kas kādam varētu patikt, jo, lai arī aizņem teorētiski lielāku platību, ir plakans statīvs, uz kura vienmēr varēs kaut ko nolikt. Rezultātā savā veidā iedodot vairāk lietojamās virsmas. Kas nav ierasti budžeta monitoriem, šis var tikt pieregulēts ne tikai augstumā un horizontālajā telpā, bet arī noliekams vertikāli un nelielā leņķī pieliecams. Īpaši vertikāli griežot uz jebkuru pusi ir tas, kas padara šo tik pārsteidzoši šajā cenu kategorijā. Kas man tradicionāli šķiet vājā vieta īpaši AOC budžeta monitoriem, ir to pārvaldīšana. Atsevišķās pogas, kuras ir noslēptas zem apakšējās lūpas un nedaudz nobīdītas pa kreisi. Manuprāt, mulsina lietotāju pārvaldīt monitora iestatījumus. Arī uz monitoru uzdrukātie simboli daudz nepalīdz, ja monitors būs nolikts tā, ka šai malai virsū nedaudz kritīs ēna. Līdz ar to katru reizi būs nedaudz jāmin un maksimāli ātri jāmēģina iegaumēt, kura poga ko dara. Jo arī šis OSD, kurš izlec, ir pabīdīts nost no reālajām pogu pozīcijām. Un OSD ir mainīts. Nav vairs vecais AOC dizains, ir jaunāks un, manuprāt, vieglāk uztverams un saprotams. Tiesa, viss, ko var darīt monitora izvēlnē, pa lielam ir arī pieejams G-menu lietotnēm. Tiesa, monitora driveru atjaunošanu gan nevarēs veikt caur šo izvēli. Būs vien jālejupielādē pašam manuāli, meklējot AOC mājaslapā. Kā pēdējais no punktiem, pirms ķeros pie paša paneļa, ir monitora pieslēgvietas, kuras ir ļoti standarta. Ir 2 HDMI 2.0 porti, atbalstot arī HDCP 2.2. Ir viens DisplayPort 1.4 ports, kā arī viens austiņu ports, kas priecē, ka monitoru baro tikai vads bez barošanas bloka, kas noteikti ir ērti. Bet tagad par pašu šo te paneli. Kā teicu sākumā, tas ir QHD jeb 1440p monitors, kas būtībā ir tāds mūsdienu izšķirtspējas standarts ne tikai ikdienas lietu darīšanā, bet arī spēļu spēlēšanā. Īpaši, ja videokarte datoram nav tā, teiksim tā, jaudīgākā, bet gribas detalizētu bildi, nedomājot, ka vajag uzreiz jaunāku videokarti. Monitors atbalsta kadru atsvaidzību refresh rate līdz 180 Hz, kas ir ļoti labi priekš šīs cenu kategorijas. Uzreiz atgādināšu, ka caur HDMI pieslēgvietu maksimālais refresh rate ir 144 Hz QHD monitoriem, tāpēc vajadzēs vien izmantot DisplayPort, lai varētu izmantot visus nopirktos 180 Hz. Monitoram ir arī Adaptive Sync atbalsts, ir Motion Blur Reduction, gan manuāli, gan automātiski iestatāms. Pelēku reakcijas laiks tiek rakstīts kā solīdi 1 milisekunde, kas dzīvē īstenībā nav tik maz, bet jebkurā gadījumā priekš šādas cenas monitora tas ir pietiekami zems, īpaši, ja tu saslēdz vēl pareizos attiecīgos iestatījumus. Tas būtu tā pārskrienot pāri specifikācijām, bet kā tad ir pie šī darboties ar to dzīvot, to lietot? Kopumā ļoti labi, lai arī krāsu kalibrācija nav augstākā un tas šajā cenu segmentā ir normāli un sagaidāmi. Tas ir tāpat pietiekami gaišs, 450 nitu spilgtumu, lai arī labi apgaismotās telpās varētu visu saredzēt un lietot. Tā antiklēra pārklājums matē citus gaismas avotus un rakstīt, skatīties kādu filmu vai spēlēt spēles var itin mierīgi. Krāsu precizitāte varbūt būtu tas punkts, kur šo monitoru neļaut ieteikt kādiem foto-video apstrādātājiem, jo ieķūnēt, piemēram, sRGB krāsu profilu īsti nevar, bet ikdienas lietošanā vispār nav nekādu pretenziju. Galu galā šis ir IPS panelis. Un kā jau IPS panelim, arī šajā monitorā var novērot tādas lietas, kā melnās krāsas nav
īsti melnas. Pat ja fona apgaismojums ir WLED, jeb balto gaismu izdalošās diodas. Tātad Bloomings un IPS Glow ir manāmi. Bet jau kuru reizi uzsvēršu, ka šādas cenas monitoram šo var pieciest vai ar to ir jārēķinās. Kopumā monitors uz goda. Elektrību praktiski neēd 29 vatu ieslēgtam, 0,5 vati standby režīmā, kas nozīmē, ka tikai šī monitora darbināšana izmaksātu vidēji nepilnu 1 eiro mēnesī, ja to lietotu katru dienu, pat teiksim, kaut kādām 14 stundām. Pie vidēji 250 eiro izmaksām, no šis ir noteikti lielisks risinājums, ja gribas gaming monitoru, bet tā cena un enerģijas patēriņš ir nozīmīgi faktori. Tāpēc kopumā vērtējot, lai arī šis nav vizuāli tas izteiktākais monitors vai acī krītošākais, AOC ir pielikuši pamatīgas pūles, lai šis būtu viens plaši pieejams QHD monitors ar šobrīd vidējam gamerim pieņemamu atsvaidzes ātrumu, standarta izmēru, reakcijas laiku un izšķirtspēju. Viens no produktiem, kur neko pārsteidzoši neiegūsi, bet pilnīgi noteikti 250 eiro neliktu īpaši domāt, vai nav vērts šādu iegādāties. Ar to tad es domāju, ka šajā apskatā arī viss. Paldies, ka pieslēdzies, un mēs ar tevi pilnīgi noteikti tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!